Vai tev bija pieredze kādreiz pirkt auto ārzemēs? Jā, man bija. BMW savējo es tieši pirku Vācijā. Tā mājaslapa mobile.de. Tur man ļoti patīk, ka var atķeksēt. Es gribu tieši brūnādas salonu, es gribu panorāmas. Viņiem tas filtrs diezgan tāds plašs. Jā, es gribu panorāmas lūku. Es tā tiešām salieku visu, ko es vēlētos. Un tad man piedāvā šīs mašīnas, un es skatos, ok. Un tad es atceros, ka es diezgan nopietni tam visam piegāju. Es sastādīju karti. Pirmā manā kartē bija Dortmunda. Tur es uzreiz ieraudzīju, ka kaut kas nav, jo man nepatika pārdevējs. Es tā paskatījos, un man jau bija tā, ok, un es to uz to mašīnīti tā paskatījos, man arī kaut kas nenorezonēja. Man šķiet, tur kaut kāds, vai bija stikls ieplīsis, vai kaut kas, un es tā skatos. Tu zini kā, ka tu saproti, nebūs. Nē, ok, tālāk. Un aizbraucu uz Vīsbādeni, un man laikam tā Vīsbādena vienkārši patika. Nereāli tā pati pilsēta. Pilsētas vibes lika pirkt mašīnu. Jā, teātris, tur bija kaut kādi karstie avoti. Es tā skatos, tas viss tik labi saslēdzās. Es domāju, jā, šis ir labs. Un es piegāju pie tās mašīnas, viss cute. Neatradu nevienu defektu, kas uzreiz atsis to vēlmi. Es skatos, jā, šī ir, un viss. Un tiku pie savu bambīšu, ka Dievs, kurš man vairs nav!